Labdien, mani joprojām sauc Olga Zeltiņa, un mēs turpinam mūsu raidījumu starp mums meistariem runājot. Pa šo laiku ļoti apkopoju jūsu uzdotos jautājumus, un tagad caur raidījumiem sākšu pa drusciņai atbildēt. Gan par problemātiskajiem nagiem, gan par graustajiem nagiem. Par visu, bet palēnītiņām. Bet šīs dienas raidījums mums būs par nagu, kurš aug tā kā uz sānu. Kā pareizi modelēt nagus, kuri klientam tā kā varētu teikt drusku augšķību. Tātad raidījums par šo tēmu. Protams, paldies jums visiem, ka jūs rakstat, uzdodat jautājumus, ierosinājumus nākamajiem raidījumiem. Un no 15. janvāra esmu apņēmusies atbildēt jums vai nu tajā pašā dienā, vai nu varbūt 1-2 dienas intervālu. Nebūs vairs tā kā ilgākas dieniņas jums jāgaida. Tātad, no manas puses viss, ķeramies pie darba. Tad šodien mēs apskatīsim nagu, kurš aug šķīvi, kā viņu modelēt taisni, uz formām un uz tipšiem. Tātad šeit man klientes rociņa, ja, un jūs savā ekrāniņā droši varat redzēt, ka šīs nadziņš aug tā kā uz šo pusīt novirzienu. Un parasti šie nagi viņi mulsina meistaru, ko tad darīt. Jo pēc būtības, lūk, ir nags, mēs viņu pieaudzējam un viss ir ļoti brīnišķīgi. Bet, ja mēs viņu pieaudzēsim tādā veidā, brīnišķīgi ļoti nebūs, jo viņš tā arī skatīsies uz šo pusi. Bet pareizi uzmodelētie nagi, viņiem viens paņēmiens ir tā, kad šeit viņi ir paralēla mala viena otrai. Un tad, kad mēs paceļam roku taisni un noliekam pret griestiem, un ja tie ir taisnie nagi, viņiem arī tā jābūt paralēli griestiem. Tas ir svarīgi. Lūk, šajā gadījumā pirmais, ko es darīšu, es dezinficēju klientes rokas un savas rociņas pie reizes. Otrais, ko es darīšu, ar kutikulas noņēmēju, apstrādāšu maliņu un sagatavošu nagu modelēšanai. Lūk, tas izskatās šādi. Nākošais solis ar vīlīti nometēju nadziņu. 180 griti, man ir batika vīlīte. Ar otru pusi arī 180 griti es uztaisu tā kā sānu un kutikulu zonu. Ar birstīti noņemšu kuteklišus. Tā, šī tik tālu mans darbiņš ir padarīts, un šeit es jums parādīšu vēl 2 lietas, bet pirms es viņus jums rādu, es arī noīsināšu nagu formu pieaudzēšanai. Tātad es ar knipseri nokniepšu naga brīvo malu, un šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo kniebjot jau vajag ievirzīt nadziņu uz pretējo pusīti, kniebjot un apvilēt. Es jums parādīšu 2 tipsīšu veidus, rekur, viens ir šāds veids un otrs ir šāds, lūk. Un kā jūs paskatāties, manai modelītei ir ļoti izteikts izliekums šeit, ja? Un tāpēc jūs vizuāli varat redzēt. Uzliekot šo tipsi, kas ir perfekti pieguļ pie sāniem, viņas nāk turpina būt skaisti slaids. Uzliekot šo tipsīti,
kurš ir īstenībā viņš ir 6. numurs, nevis 7. Un tā kā redziet perfekti uz naga arī piederoši, bet redziet, nags vairs nav tik slaids un tik skaists. Un tas ir ļoti svarīgi pie nagu modelēšanas. Ja jūs modelēt izvēlaties šādus stipšus, jūs gala rezultātā dabūsiet tādu drusku piļu nagus, kurus pēc tam gribēsiet sašaurināt, un dabūsiet gala rezultātā muciņas. Tātad, skatāmies uzmanīgi, uztaisīšu jums foniņu apakšā, kā mēs liekam tipsi. Pirmā variantā nepareizi. Nepareizi būtu likt viņu šādi, kā aug nags. Pareizi būtu likt viņu šādi, kā nags neaug, bet mēs viņu piemodelēsim klāt, un tādā veidā viņš izskatīsies taisns. Ja es viņu pielieku, jūs redzat, ka tipsis uzsēžās un ir vieta, kur man jānovilē ar domu, ka centrs ir šeit. Un tieši to es tagad darīšu. Es pievīlēšu dabīgo nagu, lai tipsis piegulētu pilnīgi perfekti, bet ar domu, ka viņš ir taisns. Taisns pielīmēts, nevis šādi kā aug nags. Un šajā gadījumā jūs to visi redzat, kā tas izskatās. Tas ir izdarīts, un nākošais solis mums ir sekojošs. Putekļi nost ar Wipe Off Solution es dehidrēju dabīgo nagu. Jeb attaukoju atudeņoju. Viss, tas ir noticis. Nākošais solis es līmēšu tipsi. Tā, nadziņš ir pielīmēts. Lieko līmīti nost. Un tagad, ja jūs skatāties visus kopā, šīs nadziņš, viņš ir iztaisnots. Viņš ir aug tagad taisni. Tad mēs noīsinām garumu, kādu mēs vēlamies redzēt. Un tālāk mums turpinās tipša pievīlēšana. Sānu malas, visu mēs vīlējam kā vienmēr. Sānu malas, bet šeit ir jābūt uzmanīgiem, lai vīlējot atkal neizjauktu to, ko mēs jau esam pielīmējuši. Tātad viena puse, otra puse, un otra puse šajā gadījumā vairāk dot uzsvaru uz šo vietu, nevis uz visu nagu galu, lai neizjauktu mūsu pielīmēšanas veidu. Kā jūs redzējāt, pēc būtības pielīmēšana notika šķīvi attiecībā pret dabīgo nagu. Visu ciet. Putekļus nost. Un tagad, klājot pāri produktu, mēs dodam uzsvaru uz šo vietiņu, ja, lai vēl vairāk izlīdzinātu to nadziņu.
Un šai pusītei mēs pievēršam mazāk uzmanības. Tad, lūk, šajā gadījumā tas izskatās šādi. Un tagad mēs pabeigsim nagu modelēt. Mēs bandu saķeras kārtiņu. Uz dabīgā nadziņa. Un nākošais solis ar plāno gēla kārtiņu mēs tā kā uzzīmējam gēlam ceļu. Šis ir UV LED gēls, tāpēc polimerizēt man viņu sanāk ļoti maz. Šajā gadījumā es to daru 10 sekundes. Ja es strādātu uz visiem nadziņiem, tad es pārklātu 4 pirkstus. Atpakaļrociņu. Un pēc tam es sāku piemodelēšanu, iet modelēšanu klāt. Šajā gadījumā ar caurspīdīgo. Lūk, šādā veidā. No viena pusīte, otra pusīte. Atstājam viņu mierā, lai viņš pats uzmītinās. Drusīt viņu varam apgriezt otrādi. Un tagad mūsu darbība būtu sekojoša. Mēs liekam lampā uz 5 sekundiņām. 1, 2, 3, 4, 5. Ņemam ārā un saspiežam. Saspiežam, paturam kādu mirklīti. Un turpinam likt lampā uz 30 sekundiņām. Viss. Tātad man jums jāparāda, kā es vīlēju. Tātad viena sānu mala paralēli otrai, otra sānu mala paralēli drusku noguldam. Naga, un tā visiem 10 nagiem, naga gals. Un tad ejam pa apli. Želeja vīlējās vienkārši fantastiski. Šajā vārdā fantastiski es ielieku domu, ka ļoti viegli un vienkārši. Es, redziet, pat pagriezu vīlu uz 180 gritiem, jo man tik vienkārši tas notiek, ka man nav vajadzīgi pa 100 griti, bet 180 pilnīgi pietiek. Putekļus nost. Skatāmies no sāniņa, kā tas izskatās mūsu nadziņš šādi. Un, ja mēs skatāmies no priekšas, ja, redziet, nāks izskatās pilnīgi taisns, neskatoties uz to, kā iepriekš viņš auga uz to pusi. Tas ir tas, kas ir svarīgi, un tas ir tas jautājums, ko jūs man uzdodat. Tagad es viņu pabeigšu jums par prieku, uzliekot virsū UV nagu laku, kura ir magnetiskā gellaka. Lūk.
kura darbojās šādi. Uz nomatētā nadziņa es varu ar pirmo neizteikti plāno kārtu parādīt nagu laciņai ceļu, kā es to parasti saucu, un šajā brīdī es viņu varu arī ielikt lampiņā, arī naga galiņu es uztaisu, lai būtu smuki, vai nu uzreiz uzlikt tā kā drusku biezākā tonī. Un ja jums īpašumā ir šāda magnētiskā laka, tad ir tā. Jūsu īpašumā punkts A ir šīs te lakas tonis. Ja mēs paņemam magnētiņu un izdaram šādi, tad tonis pārvērtās par šādu. Jūs to redzat savā ekrāniņā. Un ja mēs gribam vēl kaut ko paspēlēties, tad mēs varam aiztaisīt visu ciet, vēlreiz, un paņemt magnētiņu un tikai pielikt pa vidiņu, teiksim, vai pat diagonāli nav tik būtiski, drusku paturēt, un jūs dabūsiet šādu dargakmeņa efektu. Es nezinu, cik labi jums tas izskatās ekrānā, bet mums izskatās šādi. Un tad mēs liekam nagu lampā un noturam 30 sekundes, pēc tam pārklājam ar, es lietošu noteikti Unishine Plus, viņš ir ar lipīgo slānīti, perfekts spīdums, vai nu bāzīti, nevis bāzīti, bet topu bez lipīgā slāņa, nav svarīgi pie mākslīgiem nagiem. Tātad ņemam ārā, laiks ir pagājis ar Unishine Plus. Es pārklāju vēlreiz. Un liekam nadziņu atkal uz 30 sekundēm. Tātad šiem nadziņiem es izmantoju magnētisko gēllaku. To pašu gēllaku, ko mēs lietojam uz dabīgā naga. Es jums iesaku viņu lietot ar Unishine Plus, izmantojot viņu kā bāzi, kā topu, kā naga stiprināšanas pamatiņu, vai nu uz jebkurās jūsu mīļākās bāzes. Pilnīgi vienalga. Viņi sadara ar visām. Šis nadziņš mums ir gatavs, un šis nags ir arī tas, kurš aug tā kā drusku uz sāniņu. Ja mēs pieliekam tipsīti, nu, tā kā mēs varam redzēt, ja, ka viņš pats aug šādi, mums, lai viņa uzmodelētu taisnu, ir jāliek drusku ar ievirzi uz to pusi. Tātad, pirmais, kas mums šobrīd ir jādara, tas ir jānoņem atkal kutikula, jo dezinficēšanu es jau esmu veikusi. Un tātad kutikulas irdinātājs, kas iztīra kutikulu, lūk šādā veidā. Pēc tam ar vīlīti, kur vienā pusē ir bafs, mēs nobafojam, noņemam spīdumu nagiem. Ar pašu vīlīti to izdaram gar sāniem un kutikulu zonām. Tātad novīlējam nagam maliņu priekšformas, lai pieliktu formu. Ar Pop-Up Solution aptaukojam. Tātad un viss šādi izskatās. Un tad ņemam formu. Un pieliekam klāt formu. Raidījumi par formām un formu likšanu mums jau ir vairāki. Tur jūs varat viņus apskatīt, ja jums interesē, kā likt formu.
uzliekam bondu. Visam nagam pāri uzliekam bondu. Minūtīti viņš pastāv gaisā. Un ar caurspīdīgo gēlu sākam modelēt nagu. Pirmais, ko mēs daram, mēs atkal parādam gēlam ceļu, cik tālu, cik daudz viņš mums atļausies iet. Viens sāniņš, otrs sāniņš. Liekam lampā. 1, 2, 3, 4, 5 sekundes ņemam ārā. Papildu un saspiežam. Saspiežam pašu pamatiņu. Spiežot atceramies, ka mums jāiedod virziens tā, lai nāks nepaliktu šķīps, un atkal turpinam lampā vēl 20 sekundes. Tātad laiks ir pagājis, ņemam ārā, ņemam nost formiņu un ar Wipe Off Solution noņemam nost lipīgo slāni un sākam pievīlēt. Atkal priekšā sāni, bet, kad mēs pievīlējam sāniņus, mums jāskatās, lai mums nadziņš turpina izskatīties taisni attiecībā pret griestiem, ja mēs tā skatāmies. Un tad mēs vīlējam sānu malas ar tādu domu drusku uz vienu pusīti. Tā, te var redzēt, ja, ka viņš ir taisni. Un pievīlējam visu nadziņu. Kutikulu sāna. Un visu nadziņš. Vīlēju es ar vīlīti 100 griti. Atkal mēloju. Nevis 100, bet 180, otrā pusē ir 100, jo 100 pat ir pa daudz, jo gels vīlējās ļoti, ļoti labi. Ļoti viegli un vienkārši. Lūk, tas ir izdarīts. Putekļus nost. Un, ja mēs skatāmies šādi, mūsu nadziņa skatās pilnīgi taisna. Ņemam nost visus putekļus un atkal ar magnētisko gēllaku krāsojam, parādot gēllakai ceļu, kur viņa drīkst plūst iet. Galiņu arī varam aiztaisīt ciet. Un šajā brīdī, kuram ir grūtāk strādāt ar gēllakām, šajā brīdī varam likt viņu lampā, un kuri jau ir pieraduši, tad mēs uzreiz varam likt otru slānīti, tādu, tā kā biezākā kārtiņā. Un, piemēram, mēs varam pielikt magnētiņu drusku slīpi, nevis taisni kā tajā brīdī, un, ja jūs redzat, tad var redzēt, kā staigā šīs akmentiņš. Un liekam lampā uz 30 sekundēm. Tā, laiks ir pagājis, ņemam ārā rociņu
Lūk, šādi izskatās. Tagad mēs varam pārklāt ar unašainu vai nu jebkuru topu ar līpīgo, bez līpīgā eļļiņu pa virsu, un šādi izskatīsies mūsu gala rezultāts. Ja jūs redzat, neskatoties, kā aug pirksti, nagi aug pilnīgi taisni. Lūk, tā. Tātad šīs mirklis ir klāt, ka mēs atkal esam tuvu beigām. Ko mēs šodien paskatījāmies, kā ar tipšu vai ar formu pielikšanas palīdzību nagus, kuri aug šķībi, iztaisnot. Es ceru, ka es pastāstīju ļoti saprotami un redzami, un jums visiem tas bija skaidrs, un no šī brīža visiem, kuriem bija jautājumi, vairs tādu nebūs. Bet, ja tādi tomēr ir radušies, tad lūdzu rakstiet man, jo, kā es jau teicu, 1-2 dienu laikā es jums apsolu atbildēt. Šodien vai šīs dienas raidījumā būs ļoti interesants jautājums, un skanēs viņš sekojoši. Cik produktus un kā viņi saucās es izmantoju šajā raidījumā? Balvā viens laimīgais saņems magnētisko gellaku. Laikam tas ir īsumā vai ātrumā viss, un es atkal no jums atvedos līdz nākamajam raidījumam. Visu labu!